Labdien, atkal skatītājiem. Šodien uz remontu Volkswagens Kadijs 1.9 PD dūzis, ja pumpa dūzis. Mums ir kļūda P0303, trešais cilindris, ja, ir pārāvumi darbībām. Nu tā viņš mums uzvedās stūžētā, dodam apgriezienus. Varētu būt problēma arī otrajā cilindrā, jo tur tiek samazināts. Jo trešais varbūt kalei, bet otrās sprausla kompensē darbību. Es pieņēmu domu, ka tomēr būs problēma trešajā. Jo pirmais kompensē ceturto vienmērīgi, otrais trešais savstarpēji. Izvilkām vēl dzīvos datus. Dušgaitā jau var dzirdēt, kā viens cilindrs raustās, un trešajā mums iet kompensācija plusos. Ja pārējās, tad tur vēl tā 1, 3, -2. Tad trešais mums ir kļūda. Sāksim ar trešo cilindru, jo tur arī bija kļūda. Vadus, ja es biju pārbaudījis, tur nevajadzētu būt problēmām. Droši vien, ka mainīsim arī vadu bunti nost. Ja. Bet pievērsīsim uzmanību trešajam un droši vien, ka arī otrajam cilindram. Nu tā viņš mums darbojās. Bet varētu būt aizdomas arī to, ka ir sadales vārsta. Nu ko, jauksim vaļā, skatīsimies. Vāksi nost. Noņēmām 3. un 4. kulaciņus nost. Pret kulaciņiem man pretenziju nav. Vizuāli sadales vārstu 3. cilindram man pretenziju arī nav izgriez. 4. arī viss spīdīgs, foršs. Atliek tikai smidzinātājs. Sprausla mums izskatās šāda te. PD dīzelis, jā. Izjaucot, konstatējām, ka motoram tur mehāniski viss sadales vārps ar rokerīši spīd un laistās. Sprauslai mums ir atspere, visi kārtībā, magnēts mums atsaucās, bet maksā viņa restaurēta diezgan labu ciparu. Un saimnieks tika nolēmts, ka paeksperimentēsim. Ir nopērkams sprauslas gals, lūk, ja, šāds te. Un pamēģināsim samainīt sprauslas galu, jo nekas cits jau tur nevar būt kā iekoksējies no vecuma. Un varbūt izdodoties samainīt sprauslas galu, vairāk mums tur nekas nav jāiztiek. Ja tas motors mums aiziet, nu tad viss ir kārtībā. Nu, ja tur ir problēmas ar kaut kādu sūkni vai ko nevarētu būt, jo motora darbība izmainās no, izklausās tā, ka viņš ir iekoksējies, jo motoram trūks degvielas un šī te forsunka visu laiku grib dot mums
plusā iekšā, ja. Uzsilstot apgriezienos zem lielākas slodzes, ka lielāks spiediens, tad viņa sāk strādāt. Pieļaujam domu, ka mums vienkārši ir gals ierūsies. Nu, izjūksim vaļā, apstīstamies. Sakarā to, ka mums jau bija problēmas pa nekontaktiem šajos te pumpadūsim kontaktos, tad tika nolemts likt šo te bunti jaunu, likām Senkom, nu padārga viņa ir, bet ja uz ceļa kaut kur paliek viens cilindris atsakās, nu neredzu jēgu. Likt kaut kādu šrotoju tā tālāk, ja tie visi kontaktiņi tomēr ir pārklāti drusciņu sudrabu, termo izturīgi, liksim šo te visu jaunu. Samainīju smidzinātāju. Laikam tavā afēra izdevās. Strādā tā tīri neko. Nedomā arī. Tad kļūda mums P0303 bija. Tātad tos visus dzēšam nosti. Un atpakaļ dros. Tā, kļūdu mums nav un ejam uz dzīvajiem datiem. Ejam uz, kur mums ir. Pēc skaņas motos strādā visi cilindri. Samainījām sprauslas galu. Tā tad mums ir par cilindriem paceļam apgriezienus -23, 33. Tā. Tagad panolam. Grūti saprast. Tā. Adaptācijas 0,19 mīnus 0,8, 0,2, 0,5. Pirms tam mums trešais cilindrs bija plusos, ļoti lielos. Tagad jauns smidzinātāja gals. Pirmām plusās 0,80, 4. 0,42, mīnus 76, otrajām, trešajām mīnus 56. Tagad trešajā mums ir ar mīnus zīmīti un zem vienas vienības. Es domāju, ka tas ir tīri normāli. Jā. Augsts motors. Ja.
Dūmu mums nav. Tā, bubina tāpēc, ka mums gaisa filtra nav, bet motors neraustās. Laikam šitā afēra būtu izdevusies.